Vīsināšanās ar laivu ir viena no neatņemamām zvejnieku svētku tradīcijām, kas visos piekrastes ciemos un pilsētās ik gadu notiek jūlija 2. sestdienā. Cārnikava izsenis bijusi Lašu un Nēģu galvaspilsēta, tāpēc lielākie svētki Nēģu svētki ir augustā. Bet Allaža jautrā noskaņā tiek aizvadīti arī zvejnieku svētki. Lai gan zvejnieku laivas Selgā kļūst aizvien mazāk un jūras valdniekam Neptūnam jāpāraug tikai zivju krājumu tirciņā, tas svētku prieku nemazina. Ļaudis ar Neptūnu joprojām vēlas nofotografēties un nāriņas gatavas uzdejot gan savam pavēlniekam, gan klātesošajiem par prieku. Zvejnieku ciemos Allaži dzīvojuši stipri, jūras sāļo vēju rūdīti vīri. Mūsdienās vīru spēks tiek pārbaudīts dažādās sporta spēlēs un virves vilkšanā, kas ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa. Savs prieciņš svētkos tiek arī bērniem. Mūsdienās zvejnieku ciemu sievas vairs neauž tīklus, tomēr dāmām joprojām ir savi vaļasprieki, tāpēc zvejnieku svētku programmā iekļauts arī dekoratīvo sunīšu salidojums. Lai gan dažs labs augumā šķiet pavisam maziņš, tas nav šķērslis paveikt lielas lietas. Zvejnieku svētku pirmsākumu meklējam jau pagājušā gadsimta 30. gados, un kamēr vien Latvijas krastu apskalos jūra, tie Allažu pulcēs kopā ļaudis. Sandra Leitāņa, Andris Pāns, TV Spektrs.